Vienkāršās darbības Microsoft Excelā. Veidosim skaitļu virknes. Ievietojam kursoru darba lapā, ievadam 1 Enter, 2 Enter. Ar Enter apstiprinam šūnas ievadu. Iezīmējam abas šūnas un tēmējot uz labo apakšējo rāmīšu stūri, aktīvo punktu ar peli velkam uz leju. Līdz skaitlim 10. Blakus kolonnai mums jāsākas ar skaitļiem 2, 3. Iezīmēju, turot kontroli, pārnesu uz labo pusi. Turot kontroli ir iegūta kopija. Iezīmējot visu šos 4 skaitļus, velku pa labi līdz skaitlim 10. Un aiz aktīvā punkta tur palatlaižu peli un nospiežot no jauna turpinu vilkt uz leju. Iegūta pirmā uzdevuma tabula, tikai pašiem ievadot 2 skaitļus. Noformēsim sadaļā fontu šīs te robežu līnijas tabulē. Izvēlamies More Borders, vairāk robežu līniju. Izvēlamies robežu līnijas stilu, krāsu, iekšējās līnijas, citu stilu, citu krāsu, ārējās līnijas. Priekšskatījuma režīmā ir redzams, kādas līnijas ir izvēlētas. Ar OK apstiprinam šo noformējumu. Klik ārpus tabulas un redzam, ka noformējums atbilst uzdevumā uzdotiem. Lai norādītu, kāds uzdevums šis ir, varam nosaukt arī darba lapu. Dubult tēmējot ar peli uz darba lapas nosaukumu Sheet 1, dubult klikšķis un var rakstīt pirmais uzdevums. Klik darba lapā un ir nosaukta darba lapa. Šo darba lapas stūrīti var arī nokrāsot tēmēm uz pirmais uzdevums, labā poga, tab color. Noformēsim šo stūrīti zaļā krāsā. Klikšķinot citās darba lapās, pirmais uzdevums nokrāsot zaļš. Otrajā uzdevumā ir jāturpina noformēt šī pati tabula. Protams, ir jānokopē, kas ir šī darba autors. Ctrl+C, Ctrl+V. Tālāk ir teikts, ka ir jānokopē šī tabula. Iezīmējam tabulu, Ctrl+C, otrajā darba lapā, izvēlos vietu, kur ievietot, Ctrl+V. Otrajā uzdevumā ir jānoformē šie skaitļi, bet tabulas noformējums ir ar parastām līnijām. Izvēlos parasto ikonu, visas robežu līnijas. Pirmais stabiņš paliek nemainīgs, otrais skaitļu stabiņš iezīmējam un izvēlamies. Sadaļā Number šo te bultiņa ar daudzām nulītēm, spiežot vienu reizi pa bultiņu pa kreisi, izveidojas 2 zīmes aiz komata. Trešam skaitļu stabiņam 1, 2 zīmes aiz komata. Līdzvērtīgs noformējums ir arī šis komma style. Trešais skaitļu stabiņš 3 zīmes aiz komata, 3 nospiedieni. Ir paredzēts noformēt pārējos skaitļu stabiņus ar dažādiem valūtas simboliem. Izvēlamies valūtas simbolu, piemēram, eiro, dolāri, mārciņas. Šajā datorā nav paredzēts mazais P burts, kas apzīmē Krievijas rubļus, un vairs nav aktuāls Latvijas latu simbols, kopš Microsoft atjaunoja reģionālos uzstādījumus. Latu vietā tagad kā nacionālā valūta tiek uzrādīta šajā datorā eiro. Vēl var arī izmantot noformējumu procentu stils, kas pareizina skaitli ar 100 un pievieno procentu simbolu. Mājas darbā vēl ir prasīts noformēt zinātniskajā pierakstā. Ļoti īpatnējs apzīmējums, izvēlamies Number un šo mazo stūrīti, lai paplašinātu izvēli. Zinātniskais pieraksts nozīmē, ka katrs skaitlis
būs izskatā divas zīmes aiz komata, reiz iedomātais neuzrakstītais desmitnieks, šobrīd 0. plus 0. pakāpē. Apstiprinam. Un šis ir zinātniskais pieraksts. Bieži lieto fizikā. Otrais uzdevums ir izpildīts. Darba lapa. Dubult klikšķis uz šīt 2. Rakstam otrais uzdevums. Klika darba lapā. Lapas nosaukums ir apstiprināts. Varam nokrāsot tabu koloru, labā peles pogu uz otrais uzdevums, piemēram, dzeltenu. Pāršķirstot darba lapas, būs redzams krāsojums. Vēl ir nepieciešams noformēt tekstu virknes. Rakstu pirmdiena, apstiprinu ar Enter vai zaļo ķeksi. Velkot aiz aktīvā punkta, nedēļas dienas skaitās uz priekšu. Līdzvērtīgi viņas arī var nokopēt. Dubult klikšķis, kamēr ir iezīmēts šīs teksta stabiņš, dubult klikšķis uz kolonas robežas, uz B kolonas robežas, uztaisa pēc maksimālā ieraksta šo te kolonas platumu. Vēl manā datorā ir paredzēts tādas virknes kā mēneša nosaukumi. Uzrakstu janvāris, velku aiz aktīvā punkta un iegūstu mēneša nosaukumus, kas skaitās uz priekšu. Ja man vajag dublēt mēneša nosaukumu, iezīmēju aiz aktīvā punkta, turot kontrolu pogu blakus peles šobrīd krustiņam būs redzama arī pluszīme. Pluszīmīt apzīmē, ka būs kopēts materiāls. Ja gadījumā rodas šaubas, kādas skaitļu virknes datorā ir paredzētas, to var aplūkot, uzspiežot File, Options, Advanced. Aizbīdot līdz pašai lejai, zemākā poga, kāda vien šajā sarakstā ir, Edit Custom Lists. Spiežu un redzu, manā datorā ir paredzēti angliskie mēnešu dienu nosaukumi un latviešu mēnešu un dienu nosaukumi, gan garie, gan īsie. Šeit pastāv iespēja pievienot savus sarakstus, bet mājasdarbā lūdzu izmantojiet tos, kas ir iebūvēti automātiski jūsu datorā. Atsakos no opciju mainīšanas. Man ir vajadzīga papildus darba lapa, es spiežu uz pogas blakus darba lapu nosaukumiem Insert Worksheet. Iegūst kārtējo darba lapu. Vienā no uzdevumiem ir nepieciešams naudas summām izrēķināt procentuālo sadalījumu no visa. Ievadu šobrīd gadījumu skaitļus, jebkurā daudzumā. Ja kursors atrodas zem skaitļu stabiņa, spiežot autosummu ikonu 2 reizes, es iegūstu kopējo summu. Šobrīd esmu sagatavojusi summas. Man ir nepieciešams blakus izrēķināt procenti no visa. Enter. Sāku ievadīt formulu pretī pirmajai rindai. Vienāds, zīme vienāds. Kliku uz pirmās rindas vērtību, dalīts kopējās summas vērtība. Apstiprinu vai no ar Enter taustiņu nospiedienu vai ar zaļo ķeksi, kas arī apzīmē Enter. Šobrīd dators man rāda, kāda daļu sastāda 15,62 no 566,24. Ieklikšķinot formulu rindā var redzēt, kādas divas adreses ir iesaistītas. Zilā adrese D kolona 4. rinda, zaļā adrese D kolona 8. rinda. Iziet no rediģēšanas režīma formulu rediģēšanas ar Enter vai zaļo ķeksi. Aiz aktīvā punkta var nodublēt šo te formulu pretī pārējām rindām.
Ja pirmajā rindā formula izrēķinājās pareizi, zilā adrese dalīts ar zaļā, escape izgāja no šī režīma, pēdējā rindā ieklikšķinu formulā, zilā adrese ir nobraukusi dublējot formulu uz leju, kā arī zaļā adrese nobraukusi uz leju, bet mums vajadzēja procentus no visas kopējās summas. Labosim formulu un turpmāk ievērosim uzreiz, ka, lai neaizbrauktu kopējās summas šūna D8 prom no 8. rindas uz leju, pirms 8. rindas varam ierakstīt dolāru simbolu, kas nostiprina šīs šūnas adresi. Otra iespēja ir lietot daudzkārtēju nospiedienu F4 taustiņu augšējā rindas klaviatūras. Tātad dublējam šo formulu, varam uzreiz arī sasummēt, varam uzreiz arī noformēt procentos un ar 2 zīmēm aiz komata. Pārliecinamies, ka pēdējā formula pašlaik rēķina zilā adrese D7 dalīts ar zaļā adrese D8. Turpmāk uzreiz veidosim formulas, lietojot absolūto un nosacīto adresāciju. Noformēsim šo tabulu, visas līnijas, biezais rāmis apkārt un priekšpēdējā rindu iezīmējot, mēs varam arī uzvilkt dubulto līniju tieši virs kopējām summām. Protams, izcelt un centrēt virsrakstu rindu un varam arī nosaukt, ka šī darbība bija mums 7. uzdevumā. Paldies par uzmanību!